Grāmata Havota Levavot, autors Rabeinu Bahja. Un šoreiz te tāds temats ir visaugstā gudrības izpausme cilvēka darbībā. Tātad te mums jau ir vairākas stundas jau iet jau pār visaugstā gudrības izpausmi. Tātad bija visaugstā gudrības izpausme nedzīvajā dabā, visaugstā gudrības pierādījumi cilvēcei, viņa uzbūve, augu dzīvnieku pasauli, tagad būs visaugstā gudrības izpausme cilvēku darbībā, tad būs visaugstā gudrība Torā, visaugstā gudrības izpausme sakarā ar cilvēku parādīšanos pasaulē, un tā tālāk. Tā tad vairāk temati, kur ir, kā minimums 7, kur ir galvenā visaugstā gudrības izpausme. Tā tad ir vēl vairāk, bet 7 tie galvenie ir. 7 gudrības no visaugstā pierādījuma galvenie ir. Jā, tā tad dzīves scēna kā teātrī, kur ir scēna, butafori un tā tālāk. Tātad mūsu pasaule ir stabila, neitrāla, neatkarīga, autonoma, pastāvīga. To mēs neievērojam, ja esam pieraduši pie fona. Tāpat cilvēka organisms pats kā tāds arī ir fons, kura miljoni šūnu ir. Un viss strādā automātiski. Tātad, kāds dod to enerģiju tomēr cilvēka organismam, lai, viss strādāt, lai nekas neapstātos. Tad tas arī tiek dots, šī enerģija. Ieskaties pasaulē, visos etapos tā gudri radīta, tā autors saka. Un ieskaties visaugstā labvēlībā, lai kalpotu dedzīgi visaugstajam. Tad tas vien jau, kā viss darbojas autonomi un viss ar gudrību radīts, liecina par visaugstā varenību. Ir radītājs un ir radība. Tātad radītājs un ir radība, ir mērķis radībai un ir instrukcija, Tora. Cilvēce dzīvo jau 6000 gadus, gandrīz jau 6000 gadus, tagad ir 5784. gads, kopš pirmā cilvēka radīšanas. Un, 6000 gadus gandrīz visas paudzes. Un attīstās viss ar mērķi, nevis stihiski, bezmērķīgi, tātad. Un visaugstais dod līdzekļus, lai sasniegtu mērķi. Ir doti minerāli un materiāli, lai attīstītu tehnoloģijas. Ir doti auga valsts, dzīvnieku valsts. Tātad viss priekš cilvēka. Auga valsts dod cilvēkam barību, piemēram, augļu koki, labība, tātad arī dažādas kultūras, un citas, kā saka, lietas no auga valsts. Arī medicīna ir no augu valsts dažādi, Augu valsts baro dzīvnieku pasauli arī, tātad pakāpveidīgi arī notiek, augu valsts baro dzīvnieku pasauli, un savukārt arī no dzīvnieku nāk barība cilvēkam. Arī dzīvnieki ir daudzas sugas, kuras visaugstais radīs sarežģītas un daudzveidīgas. Gudrība, kas ielikta visos jūgos un darbos, lai pilnveidot cilvēku un dot iespēju cilvēkam godīgi nopelnīt iztiku. Tātad profesijās ir visa veida profesijas un praktiskā gudrība. Piemēram, zinātnieki, inženieri, tehnologi, dažādas vienkāršās profesijas, arī pavāri un teiksim, piemēram, mehāniķi, un dažādas, lauksaimnieku profesijas arī. Un tā tālāk. Ieskaties visās cilvēku profesijās un sasniegumos, izgudrojumos. Cilvēks principiāli atšķirās no dzīvnieka. Cilvēkam ir saprāts un runa, un cilvēks nāk pie daudziem atklājumiem pasaulē. Un šo saprātu devis visaugstais. Te ir arī dažādi līmeņi, katram cilvēkam jau savs ir, piemēram, citam viegli, citam grūti beigt augstskolu, piemēram, dažādas mācību iestādes, un tā ir
arī viss no visaugstā dots ir. Bet lepnums un augstprātība neļauj saredzēt visaugstā gādību, un visus sasniegumus pieraksta sev cilvēks. Tātad, mūsdienās jā, tāda ateistu kustība ir, kas vienkārši, saka, ka visaugstā vispār nav, jā, un ka viss ir radies stihiski, un kā saka, ne no kā. Un dažādas hipotēzes tiek izvirzītas, kuras vispār nav pierādītas nekad, kuras mainās regulāri visu laiku, un kas noliedz visaugstā esamību. Tātad, līdz ar to arī, ja tas tā tiek traktēts, ja, tad ir arī šai radībai nav mērķa nekāda, ja viss, kā saka, ne no kā, un viss ir bezmērķīgi, bet, visaugstais tomēr ir radījis šo pasauli un cilvēku ar mērķi, lai tas viss iet uz mērķi un uzaicinājis cilvēku piedalīties radīšanas procesā, lai visu radību, kā saka, ar kopīgiem spēkiem vien novestu pie mērķa. Un devis arī instrukciju, ja Toru, kā viss darāms, ja kas jādara, kā jādarbojas, lai nonāktu pie šī mērķa. Tie cilvēki, ja, kas ir zinātnieki, ārsti, inženieri un dažādas citas profesijas, ja, mehāniķi un lauksaimnieki, piemēram, visaugstais visiem devis gudrību. Un šīs profesijas liecina par visaugstā gudrību. Tāpēc gods pienākas visaugstajam. Cilvēki izdara atklājumus, bet visi atklājumi jau eksistēja pasaulē pirms cilvēka. Tātad visaugstais jau to visu radīja, ko cilvēks tagad atklāja. Grāmata Zohar raksta par 17. gadsimta beigām. Tātad pēc mūsu Gregora kalendāra, ja, 17. gadsimta beigās, kad sākās atklājumi un atvērās zināšanu avoti. Un pasaule ļoti stipri mainījusies pēdējos 100 gados. Mēs jau redzam, ja, kad tehnoloģijas attīstās un nāk jauni atklājumi un nāk jaunas, kā saka, tehnikas, ja, tehnoloģijas iekšā mūsu dzīvē. Un tad mēs redzam, ja, ka tagad atkal mēs stāvam pie tāda kā jauna, kā saka, jaunas pakāpes, ja, kur, teiksim, būs roboti un būs mākslīgais intelekts, piemēram, ja, un dažādas citas lietas jaunas, attīstās jaunas smartfoni, telefoni jauni, un iespējas jaunas parādās arī, ja, cilvēks jau to visu var izmantot gan, lai attīstītu pasauli, gan arī sagrautu pasauli. Tā arī tiek viss, kā saka, brīvā izvēle jau ir dota. Un vienīgais pozitīvais ir tas, ka ir tādi cilvēki, kas vienkārši šos atklājumus izmanto, lai sagrautu pasauli, bet visaugstais nepieļauj to. Visaugstais uzliks bremzes visai šai lietai, un vienkārši šie ļaunie nodomi neizdodas. Un tādējādi šie atklājumi tiek izmantot arī labiem nolūkiem, piemēram, atomenerģija. Viņa jau tik sen jau atklāta, bet viņa tika izmantot, lai izveidotu atombumbu, lai cilvēks iznīcinātu viens otru un visu pasauli. Bet ar visaugstā gādību, ja, tas nav noticis līdz šim brīdim, un nekas nav izdevies. Šie atomkari, kas ir visu laiku domāti, ja, dažādos tur iekarsušos prātos, viņi arī nav izdevušies. Un ir būvēts, teiksim, atomelektrostacijas, ja, kas dod elektrību un ievērojami atvieglo cilvēku dzīvi. Tātad, to visu var izmantot gan šā, gan tā, bet visaugstais tomēr ir uzlicis bremzes, ja, lai nenotiek šie ļaunie notikumi pasaulē, ja, kā viss dzīvais tiek iznīcināts, un vienkārši pasaule beidz eksistēt. Tāds nav visaugstā mērķis gan. Visaugstā mērķis ir, lai pasaule pastāvētu, attīstītos, un cilvēks un pasaule nonāk pie tā mērķa, ko visaugstais ir devis, pie pilnas harmonijas, pie pilnas pievienošanās visaugstajām. Tāds jau ir šis mērķis. Atklājumi nāk kā apskaidrība, te tāda svarīga lieta, ko autors te stāsta. Tātad ir 90% tukšs darbs un 10% nejauši atklājums, tā saucama apskaidrība.
Tas ir kā dāvana no visaugstā. Tātad 90% darbs un 10% visaugstā dāvana apskaidrība. Visaugstais ir sagatavojis iepriekš visu. Ir elektrību, radiāciju un atomu, kā saka, enerģiju. Jā, viss viņš jau iepriekš ir ielicis dabā. Un cilvēki bija tas jāmeklē un jāatklāj. Un tā ir visaugstā dāvana. Cilvēks pats ne pie kā nenonāk, bet visaugstais to visu atklāja. Tātad cilvēkam pašam jāpieliek pūles, ja tātad zinātnieks, piemēram, jāpēta, fiziķis pēta dažādas procesus, viņš taisa eksperiments, viņš tur strādā dienām, naktīm, ja, un rēķina un formulas liek visādas, ja, un tā apskaidrība nāk beigās pēc grūta darba, kā tāda dāvana no visaugstā. Tāpat arī ir ar Toras mācīšanos. Un cilvēks mācās, ja Toru liek uz zemapziņu, uz sirdi, tā saucamo. Mācās un mācās, ja visu laiku liek informāciju uz zemapziņu, uz sirdi. Un tad nāk šis Ruaha Kodeš no visaugstā, tā saucamais svētais gars. Ruaha Kodeš, tas nāk no visaugstā, kas liek šīm zināšanām ieiet zemapziņā. Cilvēks zemapziņā, un cilvēks saprot visu, un kā saka, atzīst visu, ja, saprot un atzīst, ka šī zināšanas ir patiesas un pēc tā viss ir jādzīvo. Tātad tā ir tas ir arī tā saucamais svētais gars, ko te daudz uzskata par Dievu. Trīsvienība, kur ir dažādā kristīgās reliģijās. Dievs svētais gars, tas ir aplamība, tāda ir. Un svētais gars, Ruaha Kodeš, pati precīzā tulkojumā, ja, Ruaha Kodeš, tas nāk kā apskaidrība Toras cilvēkiem, kas mācās Toru, uzcītīgi mācās Toru, un tad šī Tora ieiet zemapziņā ar šī svētā garā, tā saucamā Ruaha Kodeša palīdzība, kas ir arī kā apskaidrība no visaugstā. Tā ir šī sistēma darbojas. Jo tā ir visaugstā dāvana. Cilvēks ne pie kā pats nenonāk, bet visaugstais atklāja beigās pēc cilvēka lielajām pūlēm. Tātad te jāpieliek pūles, nebūs tā, kā cilvēks gulies uz dīvāna, ja, un piemēram, visaugstais gādās, ja, teiksim, kaut kādu ideju ieņems galvā, ja, un pats nepiestrādās, ja, teiks, visaugstais man gādās, ja, jo viņš jau tāpat viss jau, kā saka, dod. Bet visaugstais ir izstrādājis tādu sistēmu pasaulē, kad cilvēkām pašam jāpiepūlas ir. Un tad visaugstais dod, kā saka, kā tāda apskaidrība, kā tāda dāvana, ja, rezultātu. Tā tad vispirms cilvēkam pašam ir jāpieliek pūles un jāstrādā tā, it kā no viņa paša vien viss būtu atkarīgs. Un tad, kad rezultāts ir pienācis, ja, kad visaugstais ir devis šo apskaidrību, tad cilvēkam jāatzīst, ka viss ir no visaugstā. Nekā cita nav, ir tikai visaugstais. Un ka šis rezultāts, ja, ir nevis viņa pūļu rezultātā, bet visaugstais ir devis. Un tā ir tā visaugstā atzīšana pilnībā. Nevis, kad cilvēks, teiksim, pats neko nedarīs, ja, un teiksim, gaidīs, ka visaugstais visu darīs. Tas ir, nav šīs pasaule, nav kā saka, šī pasaule nav tā uzbūvēta pēc šīs sistēmas. Pasaule ir uzbūvēta, ka cilvēkam ir pūles jāpieliek. Un tad nāk šī, kā saka, visaugstā dāvana vai no apskaidrība vai dāvas rezultāts, ja, šim darbam. Visaugstā gudrība redzama cilvēku roku darbos, bet cilvēks var izjaukt līdzsvaru dabā ar savu darbību. Un te jau es kā runāju par šo atomenerģiju, ja, ka viņi var izmantot dažādos veidos, ja, teiksim, atombumbu izveidot, ja, un tad, kā saka, pielietot arī kādā karā, ja, un tad var izjaukt šo līdzsvaru dabā. Daba vispār var palikt neapdzīvojama. Tātad, ir cilvēks var šo līdzsvaru izjaukt ar savu darbību. Bet dabā ir harmonija no visaugstā. Cilvēka gudrība nāk no visaugstā gudrības. Par to liecina cilvēka darbība, pat kā tāda. Kur jau, kā saka, Tanahā, ja, ir tāda Ijaba grāmata, kur Ijabs par šo lietu arī daudz apraksta. Un daudz cilvēku daudzās sfērās ir daudz sasnieguši, pateicoties visaugstā gudrībai.
Tātad visaugstais jau ielicis cilvēkā šo tieksmi, ja, uz šo profesiju, uz šo meklēšanu, ja, un devis arī šīs 10 sfirot, šos 10 izteicienus no visaugstā, caur kuru ir pasaule arī radīta, lai cilvēks varot pa daļām visu izpētot, ja nonākt pie viena avota, pie visaugstā. Tāds ir arī šis plāns visaugstajam. Paldies!